gribētu pateikt paldies Grāva kungam par šo īsto ieskatu Latvijas autobūvas vēsturē. Un man patiešām ar prieku bija jākonstatē, ka visi tie spēklieti, kas šeit tika rādīti, ir apskatāmi Rīgas motormuzejā, dzīvā veidā. Un, protams, stāsts par šiem spēklietiem ir arī šajā jaukajā grāmatā, par kuru visai muzeju saimei, visiem tiem cilvēkiem, kuri mīl auto vēsturi, ir aizraujušies ar auto vēsturi. Šī grāmata ir patiešām ļoti, ļoti nozīmīga un sagādā mums lielu prieku, ka šāda grāmata ir izdota. Jā, grāmata bija krievu valodā, bet tā tomēr bija tādam šaurākam lokam, reprezentācijas lokam, ja, un šobrīd šī grāmata būs plaši pieejama sabiedrībai, visiem interesantiem. Jāsaka, ka šī grāmata ir atradusi savu nišu, jo viņa diezgan būtiski atšķirās no jau pieminētā Edvīna Liepiņa sarakstītās grāmatas par Rīgas auto, kurā ir apskatīti tieši šie 100 autobūvas vēstures gadi. Bet šī grāmata jau aizstiep vis tālāk vēsturē. Tur sākums ir Hercoga Jēkaba laiki, ja? Tik tālu neviens autobūvas vēsturnieks vēl nav ieskatījies. Un šī grāmata stāsta arī par šodien, stāsta par amoplantu rūpnīcu un stāsta arī par nākotnes plāniem, tā kā grāmata tiešām aptver ļoti, ļoti plašu laiku posmu. Un kas ir svarīgi? Ir svarīgi, ka šajā grāmatā ir pierakstīti tie cilvēku stāsti, tie cilvēku viedokļi, kas stāvējuši pie amoplantu rūpnīcas šūpuļa. Un tātad no pirmā ota ir šī informācija grāmatā. Pētot autobūvas vēsturi, mums vienmēr nākas saskarties ar to, ka viss ir jāuzzina kaut kā netieši, no kaut kādiem nostāstiem, no kaut kādiem dokumentiem. Šeit tiešā veidā ir šī informācija, kur vienmēr būs pieejama arī turpmāk nākamās paudzes cilvēkiem, kas pētīs autobūvas vēsturi. Vēl es gribēju pateikt, ka šobrīd Rīgas motoru muzejs gan nevar visus aicināt pie sevis. Šobrīd Rīgas motoru muzejs jau otro mēnesi ir slēgts, bet slēgts ar tādām patīkamām nākotnes domām, jo pēc gada tiks pabeigta Rīgas motoru muzeja rekonstrukcija. Tam sekos vēl neilgs jaunas, principiāli atšķirīgas ekspozīcijas iekārtošanas laiks, un tad gan mēs visus jūs aicināsim ciemos uz, es gribētu teikt, tiešām nebijušu muzeju atklāšanu. Un nobeigumā es gribētu vēlreiz atgriezties pie jau teiktā par šo labo sadarbību starp amoplantu rūpnīcu, starp Rīgas motoru muzeju, starp autoriem, kas raksta grāmatas, Liepiņa kunga arī iespējams, kas vēl rakstīs šīs grāmatas, un tiešām novēlēt, lai šī sadarbība turpinātos, un pats galvenais, lai mums būtu par ko rakstīt.